nu, esot politikā daudzus gadus, ja, var redzēt to, ka Latvijā tomēr nav pazudis tas paradums rīkoties tā kā padomu laikā, vai ne, kad, nu, tā kā tas Stahānoviešu, vai ne, Piķiļetku 2 gados, vai ne, tad, kad pienāk, nu, tas krīzes brīdis, vai ne, un patiesībā diezgan liels haoss ir, un tas haoss lielā mērā veidojas tiešām tā, kā šeit arī minēts, ka nav īstās sistēmas, ja, jo ar klimata politiku jau saistītas ir ļoti vairākas ministrijas, ja, un katra ministrija mēģina no sava sektora, nu, tātad, kā lai saka, paglābt savu sektoru no kaut kādiem atkal kārtējiem ierobežojumiem, kārtējiem pienākumiem kaut ko atkal darīt, ja? Un tad tur ir tas pingpongs, vai ne? Jo šobrīd arī, nu, katrā gadījumā no enerģētikas tur daudz neko vairs ir izspiest nevar, bet, nu, tad tagad, kas notiek ar Zemkopības ministriju, ja? Zemkopības ministrija, protams, ir ieinteresēta, lai nu atkal kaut kādi ierobežojumi atkal nebūtu lauksaimnieciskai darbībai, ja? Vai arī, teiksim, mežsaimnieciskai darbībai. Satiksmes ministrija, protams, atkal mēģina kaut kā pasargāt to transporta sektoru, tikai ne pie mums. Mums visas rezervas izsmeltas, mēs neko vairāk šeit izdarīt nevaram.